Relux terapeitiska ierīce ir terapijas un labsajūtas produkts, kas paredzēts ķermeņa revitalizāciju un reģenerāciju izvēlētā ādas zonā. Iepakojumā ietilpst ierīce, USB kabelis, aizsarga apvalks, lietošanas instrukcija un garantijas karte. Ierīce var darboties 3 režīmos – elektrostimulācijas režīms ar gaismu vai sarkāno gaismu. Noņemiet aizsargvāciņu no ierīces, lai adatas varētu pielikt pie izvēlētās ķermeņa zonas. Tikai sarkanās gaismas režīms, bez elektrostimulācijas. Ir 2 iespējas – noņemt aizsargvāciņu un izmantot ierīci bez tā, vai izmantot ierīci ar fulerena aizsargvāciņu, kas samazina gaismas intensitāti, vienlaikus nodrošinot uzlabotu hipergaismas sarkanās gaismas efektivitāti un veiktspēju. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet pogu vismaz 3 sekundes, līdz dzirdat vienu īsu pīkstienu. Pirmais variants – tikai elektrostimulācija. Sāciet stimulāciju nospiežot pogu. Cipars 1 norāda, ka ir aktīvs pirmais minimālais stimulācijas līmenis. Stimulācijas līmeni darbības laikā var brīvi regulēt, izmantojot pogas plus un mīnus. Ir 19 elektrostimulācijas līmeni. Otrais variants – tikai hipergaismas sarkanā gaisma. Jāuzliek fulerena aizsargvāciņa. Kad ierīce ieslēgta, nospiediet un turiet pogu vismaz 3 sekundes, līdz atskan viens īs pīkstiens. Displejā parādīsies 0, kas norāda, ka funkcija ir gatava darbam. Mainiet programmas, īsi nospiežot pogas plus vai mīnus. Ir 5 gaismas stimulācijas programmas. Pirmā – nepārtraukta gaisma. Otrā – pulsējoša gaisma ar frekvenci 10 Hz. Trešā – pulsējoša gaisma ar frekvenci 600 Hz. Ceturtā – pulsējoša gaisma ar frekvenci 3 kHz. Piektā – pulsējoša gaisma ar frekvenci 8 kHz. Gaismas stimulāciju jebkurā laikā var izslēgt, nospiežot un turot pogu vismaz 3 sekundes, līdz atskan viens īs pīkstiens. Trešais variants – elektrostimulācija un sarkanā gaisma. Ieslēdzat ierīci un aktivizējat elektrostimulāciju, iestātot vēlamo intensitātes līmeni. Izvēlēties sarkānas gaismas relaksācijas programmu atbilstoši savām vēlmēm. Elektrostimulācijas intensitāti jebkurā laikā var palielināt vai samazināt, izmantojot pogas plus un mīnus. Stimulējot izvēlēto zonu, vēlams ar apaļveida kustībām un viegli pārvietojot ierīci pa ādu 10 minūtes. Lietošanas laiku var pagarināt līdz 2 sesijām, kopā 20 minūtes. Jebkura laikā stimulāciju var apturēt, īsi nospiežot ieslēgšanas-izslēgšanas pogu, līdz augšējā displejā parādās burts P. Lai atsāktu stimulāciju, vēlreiz nospiediet pogu. Ierīci var izslēgt jebkura laikā, nospiežot un turot pogu vismaz 3 sekundes, līdz atskan 2 īsi pīkstieni. Akumulātora uzlāde sākas, kad USB kabelis ir pievienots ierīces uzlādes portam. Pilnībā uzlādētu akumulātoru norāda pēdējais segments akumulātora līmeņa joslā, kas paliek izgaismots, līdz lādētājs tiek atvienots. Ierīci var lietot uzlādes laikā. Pēc ierīces izslēgšanas un atvienošanas no lādētāja tā jātīrā ar mīkstu, tīru mitru drānu. Pēc katras lietošanas reizes ieteicams dezinficēt adatas, izmantojot šīm nolūkam paredzētu plaši pieejamu dezinfekcijas līdzekli.